Vakar satikām Grītsmani autoostā. Viņam diezgan šķābīga situācija ar kāju. Viņa laikam ir sākusi pūt, un mēs bijām norunājuši šodien +1 tikties pie Laimes, iedot viņam drēbes un aizvest viņu pie ārsta, bet viņa, diemžēl, šeit nav. Tagad mēs iesim viņu atrast kaut kur. Jūs Grītsmani šeit esat? Mēs tikko kā 5 minūtes atnācām, mēs nemanījām nevienu. Vai dzīvojas skaits? Dažnāk. 2,5 stundas jau meklējām Mārtiņu, tā ir neesam atraduši. Prasījām policistiem, apsargiem, autoostā, gan bezpajumtniekiem, tuneļos. Neviens viņu šodien nav redzējis. Droši vien viņš pats izdomājis kaut kur noslēpties, varbūt kādā toaletē ielīdzis guļ, bet tur jau mēs nevaram ielīst iekšā. Tā kā žēl ļoti. Es nezinu, ko darīt. Viņš ir Magdonaldē, jā? Jā, nu viņš ir kādā ļoti Mērķeļā, jā. Pēc tuvākās informācijas ir noskaidrots, ka Mārtiņš atrodās Mērķeļa ielas Magdonaldā. Viena jauka meitene pienāca klāt un mums pateica, ka esat viņu redzējusi. Ejam! Albumu izlaists, ne, bet... Ev, pazūd! Ko vajag? Vakar viņš šeit sarunājām tikties. Ko tad, kad tad, kur tad? Vai nerunājām vakar? O, Eder, Vīgi. Kas ir noticis? Mēs šokar runājām, satiksimies pusdienos. Nerunājām pie mājas? Jā, nevar būt. Nevar būt, Edgar. Mēs šokar tikāmies. Es atvainojos par neērtībām, Edgar, es aizgulējos. Mēs tev visu laiku meklējām. Jā? Ļoti labi. Ejam, davai. Tā, viss pazūda, mums tagad ir liels darīšana. Davai, čaini. Tā, bet neesmu nekur par šito te somu. Jā. Davai man somu. Šito, nē, vienkārši man tur jūtas trīts liet bija, tur somu. Jā, davai, krāsamies. Davai, ejam. Mēs tev drēmas atnesām. Jā, klausies, jā, man viens čeks, kur tikko teica, es stāstīju, ka es neesmu izdarījis domas sapanās, ka dikcija kāds. Tur ir ļoti tādi. Kur? Cik tur ir? Autostā. 4 lati. 4 latiks? Iesim nomazgādēt. Kādā sakarā apsargs uzreiz Viņš iet atnāca dušā? mazgāties. Nu, es nezinu, mēs iesim Latvijas kabīnē. Es neuzticos. Reku tikko samaksājam izlases čeku. Un kur tā palika tā lielā soma? Es astāju Reku pie tās telēji. Augšā. Tāpēc kāptīgās vispār nesaucās, kāda sakara nav tam apsargā nekāda. Viņam nav. Davai, sarunāsimies tā. Uztaisīsim, davai, es nomazgāšu kāds kādā vietā vai vēl kaut kā. Nē, mēs jau Reku samaksājām. Bet jūs man iedosiet tās drēbes? Jā, ka viss ir jānomazgājās, lai es esmu maržīgs, ir ekstremālās pārvērtības kopā ar Edar TV. Mēs to izdarīsim. Es nebraukšu uz slimnīcu. Labi, nebraukšu, bet vismaz savedīsim kārtā saģērbsības. Priekš kam mēs atnesām tās drēbes? Uz slimnīcu es aizbraukšu. Davai, mēs no sākuma nomazgāsimies un viss. Davai, mēs samaksājam. No sākuma. Bez prikoliem, bez nekādiem, jo uzreiz tevi uznāv. Ja ar maniem kaut kas notiek uzreiz, ja pirmā gadījumā ar tevīm ir cauri. Nu jā, mēs ejam mazgāties. Kādā veidā mēs varam iet mazgāties, ja es nevaru nekādu uzticību īstenībā iebūt? Tu mums neuzticies? Nu tad es nezinu, kā mēs varam vispār kaut ko tālāk darīt. Mums neuzticies. Saprot, es arī noticēju ārstiem, vienmēr aizsūtījis psihē. Ārstē tie bieži runā, kā mēs tikai runājam. Varbūt tās, kad labi kompaņām esam. Es nevaru ticēt. Saprot, nekas jau nebūtu, nekas jau nenotiek. Pēc tam tev ir galīgākais gļuks, pēc tam tev nāvsots ir visā galvā, viss pilnīgi atrūpīts. Ja ar manīm gadījumā kaut kas notiek, kaut vai masā, svarā un nesvarā. Es nesaprotu, par ko iet runa. Ejam mazgāties un visu. Viena nepareizs gājās un visu. Vienkārši atdod man tās drēbes un es pīstu. Pagaid, Mārtiņ. Mēs nevarējām sadabūt to galvu, ko sauc par, teiksim, dialogu kādā garā. Tamdēļ, kad bija šāda situācija 2000, kurā tur gadā, ja, kad arī es noticēju kādam un tā un šitā, un man aizsūtīja uz psihēnu un pusotru gadu mocījos no zālēm un vispārējā, un kas tur un kus tur. Bet es nevarētu, jā, teiksim, mēs ar Edgaru un Arturu esam ļoti labi pazīstami, jā. Bet viss tas, kas grozās ap manīm, kas notiek sabiedrībā un viss pārējais, tas ir tā traka lieta. Es uzreiz brīdinu par to, ka ja
es būtu noticējis. Un ja es būtu ar kaut ko aizgājis mūžībā vai vēl ar kaut ko, ar kādu palīdzību, kādu prikola, jums būtu cauri. Redzi šito te un augšā šitājas te sēž. Šoreiz neusticības variantu gadījumu pēc, es nevēlos nevienam uzticēties. Ne jau tam dēļ, ka, teiksim, jā, kaut kas, bet es nevēlos tevi apdraudēt, tevi nākotnē. Jā, mēs arī tevi negribam apdraudēt. Davai, tu izvēlējies to dušu vai nē? Vai tu zināji? Pagaid, tu klausies? Tu izvēlējies to dušu vai mēs izvēlējāmies? Tu izvēlējies. Kāpēc mums vajadzēja samaksāt un tu pēc tam pateici, ka tu neies uz turieni? Tāpēc, ka man nevajag. Kāpēc tev iepriekš vajadzēja, tagad nevajag? Tāpēc, kāpēc iepriekš vajadzēja, tagad nevajag? Jā, tu tīrāks paliki? Nevien? Viņš baidās to, ka mēs viņu ielisim psihinē, bet īstenībā gribējām tikai viņam palīdzēt, aizvest viņu pie daktara, nomazgāt arī, protams, tīru un apģērbt smuki. Tev ar kāju Es ir? visu nokārtošu, paldies. Kā tu nokārtos? Es visu nokārtošu. Kāpēc nevar pats sev sadziedēt savu kāju? Es nokārtošu. Kā tu nokārtos? Man Tu ir- viņu nogriezīs, nostāj, Nē. ko darīsi? Šajā kājā atrodas nodebesība tieši, ko man tēvs iedeva, ko es prasīju. Alvē. Zini, kas ir Alvē? Kas centrāla tirgu atrodas. Viņi pārdodās. Centrāla tirgus kāja atrodas. Nē. Es Alvē ir dzirdnieciskais tas tur, šitais te. Man Alvējai nav jābūt man rokās, lai es dabūtu Alvē un ielikt viņu šeit kājā, kas viņu dziedē. Saproti? Es tev nevaru izskaidrot, ka es esmu pielīdzināms šitām te. Viens prikols mazīgs. Jā. Tev reiz galva. Atgāja vaļā jau? Nē, tev reiz galva. Tev nereiz? Tev reiz galva. Tas ir tāds prikolīgs. Tev nereiz? Prikolīgi. Jā. Tā kā būtu, tā kā zālīti iedarbojās, vai ne? No tev laikam ieciet. Vai ne? Ieciet. Aha, sarkanāks paliec, vai ne? Ieciet, jā. Vai? Es tev brīdināju. Ieciet? Es tev nebrīdinu? Tev ieciet? Nē, man neieciet. Kas tev iet? Tas saucās brīdinājums, ja tev sarkan tev iet vaigs vai sāk neiet? parādīties. Tev Ja iet? tev sarkan pleitis šeit parādās, tas ir Kas brīdinājums. tev parādās? Es Paklausies, nepaklausīšu. paklausies. Nē, Paklausies, Mārtiņ, paklausies. Jā. Mēs toreiz atceries, mēs tev nopirkām drēbes. Jā, bija tāda. Nofilmējām, ka tu apģērbies, cik zolīti. Tev patika, tas nepatika. Tagad mums arī tas pats labi, tu negribi mazgāties, tu gribi staigāt netīši. Nevis es negribu mazgāties. Kā es varu ticēt kādam? Tā. Es sveicināti cienījamie TV skatītāji un visi tie, kas mūs pazīst, un visi tie, kas mūs mīl. Es vēlos lielu pateicību izteikt šajā grūtajās un šajos finanšu apstākļu apmaiņu gadījumu sakarā par šitām. Man ir tiešām nepieciešams, jo, teiksim, arī tāds kraklis, neviens nav teicis, ka, teiksim, es būtu, bomža, formāts, un arī tādēļ es vēlos izteikt lielu pateicību, tie, kas man tiešām mīl, Reku, Mārtiņ, tādi, kādi atradās Artūra mājās, tādi bija, bet ir labi. Davai, Mārtiņ, jaunas bises galīgi. Un galvenais, Pasies, davai, vajag piemērīt, lai zinātu, kāds izmērs ir. Nē. Tātad tas apmēram izskatās. Pasies, un kāds kašoks. Tagad cienījamie skatītāji. Labi, novēl, kas mums mēsel. Skaisti. Paskaties, būs. Paskaties, Mārtiņam, Un kašoks. paskaties, kas man ir pa kašoku. Jā. Paņem novēl, tas piemēri kašoku. Kašoku jau Es var. nedomāju, ka tas šitik netīri. Bet mazgāties tu negribēji, tā kā... Nevis mazgāties es negribēju. Par mazgāšanos runājot, es... Tev nepatīk mazgāties? Nē, es tajā tur krustājos. Tad ejam, aizskrien un Un noskatīs. kā es sadziedināšu rītā vai arī. Davai, bet vajag to kreklu uzsūst. Tātad skatāmies, jā, visi, jā. Šito tā no Vācijas, tad citu atsūtīja Guntis no Vācijas. Jā, Gunti, es esmu sveicināts, jā, paldies liels. Noteikti noderēs, jā. Paskaties, kas silts. Riktās, Jā, jā. vēl turpinājumā, ko jūs cienījamie televīzijas skatītāji, internetu lietotājs vēlējos sacīt. Ko es varu pasacīt? Skaisti ir. Nebija citi izmēri, diemžēl. Zinies, neko jau neviens cilvēki, teiksim, paņem, ja, apmānu un pasaka, apmānu no sākuma iedzen galvā, ka tu esi vesels un beigās pasaka, ka tu nepasals. Kas ar viņiem? Kas ar viņiem notiek? Jūs ar viņiem? Normāli būs zāle palikuši. Skaidrs. Jā, klausieties, vēl, ko es gribēju arī sacīt, arī šajā pašā lietas sakarā, arī turpinājumā. Liels paldies, ka jūs par maniem rūpējaties, un nekur jau arī tie, kas, ja, teiksim, man kaut kas tiek sūtīts un kaut kas adresēts, noteikti ar Edgaru un Ēvaru. Es noteikti mēs arī kameras priekšā arī visu to arī uzrādīt varam un esam spējīgi pierādīt, kad Edgars Ēvars Natūrs Martīnskis ir visu, pilnīgi visu
jebkura persona, kur ir ko nodevusi Mārtiņam Kristmanim, ir atdevusi. Kā mēs priekšā visu to arī publiski arī to visu arī apskatāmies. Vēl ko es vēlējos piemetināt šajā pašā lietas sakarā, ja kāda mājās mētājās kādu mugursonu normāli, man tur McDonald's atklūst, tur viens tur paspēja, man tur nosaka, jūs strīds lietas, es tur jūtas strīds. Telefonu tev vajag, jā. Jā, telefonu. Jūtas strīds aizstāvības runas sēmā man es izveidoju, jā, un tā man tur aizgāja pa pieskaru, man tur doķīši tur normāli bija. Šajā te kājā iekļuva kāds mikrobi, kāda nelaba viela, jā, kas, teiksim, arī suģistē šo. Kā tev var palīdzēt? Tūlītās vai rīt vai parīt es līdz šitiem biķeniekiem aizskriešu. Es vēlējos arī biķenieku ārstu uzslavēt arī kādu gadu. Arī man šāda līdzīga problēma bija. Tiešām divu nedēļu laikā viss pārgāja un nekāda problēma arī nebija. Tamdēļ, kad es esmu tautas mīlestība un ja tu esi spējīgs ar šādu rungu apstādināt vēža šūnas un ielikt... Tu vari apstādināt ar savu rungu, savus kājušus? Jā, mierīgi. Apstādini? Šūnas? Parādi, jā. Paldies par atgādinājumu. Es noteikti šito izmēģināju. Es ārstēju vēzi ar šito. Izārstē savu kāju? Es izārstēšu. Pēc 2 nedēļām, 3 atnāks, paskatīsies, kā viss kārtībā. Jā, droši, ar kameru atskrien. Ar šādu rungu, atcerieties kādreiz, es ar krustīti to darīju. Tagad man ir vienkārši jānolaiž, ir vienkārši viena monokula. Es apstādinu vēža šūnas atmirst. Tu man tagad gribi pateikt visai latviešu tautai, ka es esmu psihiski nenormāls savos uzskatos, ja es jūtu strīķi aizstāvu saimā, ko man pēc tam to lietu 15 papīros, aizstiep kāds idiots. Pagaid, bet ar spieķi man grib intervēt, ar spieķi ir jāstrīd. Es nedomāju, ka jūtas strīķis aizstāvs, bijušais, man aizgāja viss tā lieta, bet man uznāks dulē, es tur viņai uzrakstīšu tur aizstāvības tēmā, nav problēma. Labi, man. Reformā! Sveiki, labdien! Ko jūs labi darat? Ko ķērts viens? Ko jūs darat? Ķērts! Nu, paskaties, kas ir psihiski nenormāls. Filbrāt pēc sevis spriet! Gandrīz. Pareizi. Nu, Ko man? Nu, mē! kāpēc ir tāds mazs liels? Tā kā mēnesis tas pož. Toika pasveik! Labi, davai. Labi, davai. Liels paldies tev par finansiālu vai vēl kaut kādu atbalstu. Ja kas gadījumā ir, tad personīgi arī. Nē, drēbes pie Edgara un Aivara, Artur Lapinski. Ja kaut kas vēl kaut kas pie manis paši personīgi, lai viņus to varētu uzrādīt, to visi ir pilnīgi. Rīktīgi esam nočakarējušies šodien ar Mārtiņu. Meklējām viņu 2,5 stundas, atradām, tad viņš piekrita mazgāties, bet mazgāties viņš neaizgāja, jo tur tieši dušā iegāja apsargs, kurš kādreiz viņu ir esot sitis, un tāpēc viņš nobijās, domāja, ka mēs viņu aizdīsim uz psihēni. Un beigās mums nesanāca arī viņu pierunāt, uzvilkt tās smukās drēbes, bet ja jūs redzat viņu jaunajās drēbēs, tad varbūt lūdzu nobildējiet viņu un atsūtiet mums uz e-pastu. Dāj, čau!